Sveicināti rindā! Šī ir viena no Anses pagasta senvietām – Rindas evaņģēliski luteriskā baznīca. Kopš 13. gadsimta latvisko nosaukumu vāciskoja kā Angermindi un Rindas upi nodēvēja par Angeri. Tāpēc viduslaiku kartēs līdz pat 20. gadsimta sākumam jūs varat lasīt nosaukumus Angermindes pils, Angermindes baznīca un Angermindes pastorāts. Angermindes pils, kas atradās Rindas upes kreisajā krastā, 1 kilometru pirms satekas ar Stendes upi, celta aptuveni reizē ar Dundagas pili. Tā atrodas tieši pusceļā starp Dundagu un Vēnspili. Rīkojumu par pils celšanu devis ordeņa mestrs Dītriks no Grēningemas 1249. gadā. Sākumā pils bijusi bīskapu īpašums, bet 1581. gadā tā kļuva par barona fon Bēra īpašumu. 15. gadsimtā pie pils bijis arī franciskāņu klosteris. Ap 1720. gadu pils kļuva nevajadzīga, jo barons fon Bērs uzcēla sev greznu muižu popē un apmetās tur uz pastāvīgu dzīvi. Taču Rindai palika nozīmīga vieta gan saimnieciskā, gan kultūras ziņā. Precīzs pirmās baznīcas celšanas gads nav zināms, bet tā bijusi kapela pie pils. Otrā baznīca bijusi no koka ar sevišķi greznu barokālu interjeru, kas saglabāts līdz pat mūsdienām. Tā kā baznīcas apmeklētāju skaits nemitīgi pieaudzis, barons fon Bērs licis uzbūvēt jaunu mūra baznīcu, ko jūs redzat šobrīd. Tagadējās baznīcas ēkas celtniecība pabeigta 1835. gadā. Celtnei ir neogotiskas formas, sienām izmantoti plēsti laukakmeņi, bet stūru apdarēja sarkanie ķieģeļi. Ieju akcentē slaids tornis, kas pievienots 1904. gadā, bet ēkas stūros ir nelielām dekoratīvām piramīdām līdzīgi tornīši. Baznīca būvēta 400 sēdvietām. Mūsdienās aktīvo draudzes locekļu skaits ir neliels. Lielākā daļa no tiem dzīvo Ansē. 1841. gadā Rindas baznīcā uzstādīts zvans, kuru lējis pirmais latviešu tautības zvanulējējs, Rindā dzimušais Ulrichs Johans Kleinšmits, pēc barona fon Bēra pasūtījuma. Tas svēra 49,2 kilogramus. Diemžēl zvans nav saglabājies, jo Pirmā pasaules kara laikā tas noņemts un aizvests uz Krieviju. Pašlaik turnī karājas 2 zvani, kas pēc draudzes pasūtījuma izlieti Liepājā 1927. gadā. Uzraksts uz zvana liecina, ka to gatavojas uzņēmums Bekers & Co. Mācītāju saraksts Rindas baznīcā sākas ar 1647. gadu. Mācītāji, kas kalpojuši Rindas baznīcā, ir atstājuši bagātīgu kultūras mantojumu. Mācītāju ģimenes dzīvoja mācītāju mājā. Paraugieties uz Vēnspils pusi pāri Lielceļam un redzēsiet gaišu mūra ēku. Senāk to sauca par Angermindes pastorātu. Arī tas uzcelts pēc barona fon Bēra rīkojuma. Rindas mācītāji apkalpoja 3 draudzes – Popes, Rindas un Miķeļtorņa, senāk sauktu par Pizi draudzi. No mācītājiem īpaši izceļams ir Loskīls, kas savu dēlu Georgu Heinrichu skoloja brāļu draudžu seminārā. Georgs kļuva par brāļu draudžu bīskapu. Viņš arī nodarbojās ar atzajošanu un izdeva savu pirmo dziesmu grāmatu latviešu valodā, kur bija apkopotas 400 garīgas dziesmas. Īpaša loma Rindas vēsturē ir Hilneru dinastijai. Kārlis Johans Hilners, kalpodams Rindā, apbraukāja krasta lībiešus, pētīja viņu dzīvi un izdeva grāmatu Lībieši Ziemeļu Kurzemes piekrastē. Pēc viņa iniciatīvas dibināta pirmā skola Rindā 1852. gadā. Pirmais skolmeistars bijis Johans Bachs, kurš mācīs bērnus 52 gadus. Viņu tāpat kā Ernestu Dinsbergu var uzskatīt par vienu no pirmajiem tautskolotājiem Ziemeļkurzemē. Vecajā Rindas kapu daļā no Lielceļa labi redzams viņa īpatnējais kapa piemineklis akmens zārka formā. Netālu aiz baznīcas, braucot uz Dundagas pusi, Rindas upes kreisajā krastā acis piesaista ķieģeļu ēka ar sarkanu jumtu. Tur līdz Otrajam pasaules karam atradās ūdensdzirnavas, kur mala graudus un zāģēja dēļus. Savukārt Lielceļa labajā pusē atradās krogs, kas tagad ir nojaukts.
Šis komplekss – baznīca, pastorāts, skola, dzirnavas, krogs un netālu mežā mežniecība – ļāva Rindai būt par ietekmīgu centru no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum.